Diemžēl 0-1, bumba trāpa vārtu stabam un ielido vārtu tīklā. Vai arī? Kāpēc? Jā, priecājās gan, es domāju, kāpēc nepriecājās. Okadzaki Gūs savus 30. vārtus valsts vienībām. Diemžēl neizdevās, tu pieminēji pēdējās 5 minūtes, un diemžēl es vēl uzslavēju spēli aizsardzībā, un šeit... Man liekas, viņš pat tev piespēja. Nē, jeb Okadzaki kritienā paspēja. Pielika, Okadzaki kritienā mainīja bumbas lidojumu virzienu. Jā, nu, vārdsargam no zem gulvīši izlec, var teikt. Pārmest grūti Andrim Aņem kaut ko šajā epizodē. Izskatījās, ka Učida izdara sitienu. Bet nē, Okadzaki tomēr, nu gluži kā hokejā līdzīgā manierē. Tikai ar kāju izkupienā. Samurai Blue. Jā, Samurai Blue. Ne spēcīgi, bet sekundes varbūt simtaļā novērtējot situāciju kopumā. Kur atrodies pats, kur vārti, kur vārtsargs un kā jāsit. Un tas viss zibnīgi, ka gavs piespēli izcelt. Jā, ja vārtos būtu Edvīgs Van der Sārs ar garajām rokām kājām. Divi Van der Sārs neko neizdarīs. Jā, tad Andri Vaņinam neko nedrīkst pārmest. Nē, nu bez šaubām. Jāslavē Honda. Izcels sitiens. Tā ir augstākā klasa. Andris pat aizskāra bumbu. Jā. Nu par šo te... Jā, nu vienā mirklī cerīgais 0-1 pārvērtās par nepatīkamo 0-3. Un tas, ka pāris minūšu laikā zaudējām 2 vārdus. Ka bez muguras aizbūt Okadzaki. Arī izcil piespēli. Caur aizsardzības centru. Lūk, kāpēc šo futbolu